Man ir teorija par Candisu Owensu, un uzklausiet mani, jo pēkšņi viņa uzbrūk Nikam Širli. Jūs zināt, tas puisis, kurš ir ieguvis daudz uzmanības par visiem tiem atmaskojošajiem materiāliem, ko viņš veido. Un mēs zinām, ka viņa ir pievērsusies Erikai Kirkai, un neskaitot to, ka viņa ir slinka un manipulatīva, un iespējams šajā brīdī arī narcise, ja ne oficiāli diagnosticēta, tad vismaz manis diagnosticēta. Bet šeit notiek vēl kaut kas, kas, manuprāt, visu sasaista kopā, un lūdzu uzklausiet mani, jo es domāju, ka līdz šī video beigām viss kļūs skaidrs. Viņa būtībā saka, ka tas ir viltots. Viņa saka, ka tas ir viltots. Un es domāju, varbūt, ja šie podkāstu vadītāji patiešām iziet no saviem podkāstu studijām bez aizvainojuma pata, viņi iziet no savām podkāstu studijām un nodarbotos ar žurnālistiku. Tad viņi patiešām redzētu, ka dažreiz lietas vienkārši notiek. Tieši šī pēdējā daļa man patiešām pārsteidz, jo tas vienkārši ir tik smieklīgi. Un tad vēl viss šis, kāpēc nemēģina nodarboties ar īstu žurnālistiku un pamest savu pagrabu, kur ieraksti podkāstus? Es nevaru izteikt, cik ļoti mani kaitina tas, ka tu izliekies, ka es runāju no privilēģiju pozīcijas, lai gan patiesībā ir tieši pretēji. Patiesībā Niks Šērlijs esmu daudz ko piedzīvojusi, pirms sāku ierakstīt podkāstus savā pagrabā. Pirms apprecējos, pirms man bija bērni. Tu mēģini mums iestāstīt, ka esi tikai 23 gadus vecs puisis, kurš 48 stundu laikā iefiltrējās favelā. Man nav jāiedzinās dziļāk. Es vienkārši esmu to visu piedzīvojis. Esmu dzīvojis šādos apstākļos. Un tu, Niks Šērlī, protams, būtu uzreiz pamanāms kā balts puisis ar kameru ejot cauri favelai. Viņi ir piedzīvojuši šādus apstākļus. Vai viņi runā par bandām, vai viņa bija iesaistīta bandās, vai viņai tika nodarīts pāri. Visi izrādiet līdzjūtību, jo Candice Owens tikai tagad var sēdēt savā $1,000,000 vai $10 miljonu vērtajā pagrabā. Es patiesībā nezinu, cik tas ir vērts. Bet pirms tam viņi tiešām saprata, kā tas ir saskarties ar favelu realitāti. Ak, Dievs! Ik viens, kurš ir dzīvojis šajos rajonos vai to tuvumā, zina, ka tā nedara. Tas ir vienkārši izdzīvošanas pamats. Tā nedara. Man ir ģimenes salidojumi, kuros Niks Širlijs nevarētu iekļūt un izdzīvot. Tā ir vienkārši realitāte. Tāpēc viss šis tēls par stipro puisi, jo viņi pat no pagraba neizlien. Tu izklausies atrauta no realitātes. Tu izklausies pēc cilvēka, kurš dzīvo aizsargāti, ja domā, ka tikai tāpēc, ka es šodien veidoju podkāstu, es pirms šodienas neesmu daudz ko vairāk piedzīvojusi. Viss, ko man jāsaka, tas, ka Candy Wendy izklausās nedaudz satraukta, ka viņš viņu sauc par to muļķi, kāda viņa ir. Bet vēl svarīgāk, tas, cik ļoti viņai patiesībā pietrūks drosmes. Jo viņa ir apmierināta sēdēt savā pagrabā un apsaukāt cilvēkus, būt nejauka pret visiem, ieskaitot Niku Šēliju, ieskaitot Ēriku Kuku, ieskaitot visus. Bet viņai visiem jāpierāda, ka viņai ir ģimenes salidojumi. Ģimenes salidojumi, kas viņai varētu būt. Cilvēki nevarētu tikt cauri, mēs nevarētu tikt cauri. Varbūt mums vajadzētu samaksāt par viņas apsardzi, lai viņi varētu doties uz šiem ģimenes salidojumiem. Tā ir tik laba ideja. Jūs, draugi, jums vajadzētu samaksāt, lai Candice Owens varētu atļauties apsardzi saviem ģimenes salidojumiem, jo tie ir vienkārši neticami bīstami. Bet vēlreiz, es domāju, Candy Wendy mums pierāda, ka viņa ir vienkārši briesmīga žurnāliste. Jo viņa burtiski nezina pat pašas pamata lietas par Niku Šēliju, ko būtu tik viegli atklāt, ja vien mazliet papūlētos izpētīt. Starp citu, laipni lūgt raidījumā Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu un uzspiediet arī šo pogu. Un tagad īsts vārds no mūsu sponsora. Mums ir jārunā par Medicare, jo, ja jūs esat Medicare dalībnieks, padomājiet, kā jūs izvēlējāties savu plānu. Vai kāds salīdzināja visas iespējas un palīdzēja jums atrast vispiemērotāko variantu jūsu ārstiem, recepšu zālēm un vajadzībām, vai arī jums vienkārši tika piedāvāti daži plāni un pateikts izvēlēties? Diemžēl lielākajai daļai cilvēku tas ir otrais variants. Un tieši tāpēc es vēlos jums pastāstīt par Chapter, jo Chapter ir atšķirīgs. Viņi ir neatkarīgi un ir vienīgie Medicare konsultanti, kas salīdzina visus valstī pieejamos plānus, ne tikai tos, kas viņiem pašiem ir visizdevīgākie. Viņi pārskata jūsu ārstus, jūsu receptes un jūsu prioritātes, un pēc tam piemeklē jums piemērotāko plānu. Viņu konsultanti saņem algu, tātad viņi patiešām neuzspiež konkrētus plānus. Viņi ir šeit, lai palīdzētu jums izdarīt pareizo izvēli. Ja jums jau ir piemērotākais plāns, viņi jums to pateiks. Ja nē, viņi palīdzēs jums pāriet uz citu plānu. Pagājušā gada seniori, kuri mainīja plānu no Chapter starpniecību, vidēji ietaupīja vairāk nekā $1000. Zvans ir bezmaksas, tas aizņem apmēram 20 minūtes un var palīdzēt jums vai kādam, ko mīlat, ietaupīt daudz naudas un mazināt stresu. Un tas mums ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ja jums ir vecāks, vecvecāks vai kāds tuvinieks, kurš izmanto Medicare, tas noteikti ir vērts pārbaudīt. Zvaniet Chapteram pa tālruni 61 068 0333 7. Tas ir 61 068 0337 un sāksim taupīt naudu jau tagad.
Tāpat arī ieguldīt mūsu naudu tur, kur tai patiešām vajadzētu nonākt, nevis pie tādiem cilvēkiem kā Kendisa. Tagad mums jāuzdod sev jautājums, kāpēc Kendisa pēdējā laikā ir kļuvusi tik apsēsta ar Niku Šelliju? Nu, kam tas rūp, lai puisis turpina atmaskot? Un vēl svarīgāk, viņš saņem tik daudz sabiedrības uzmanības, kāpēc tu vienkārši neatbalsti viņu un negūsti kādu pozitīvu atsauksmi no sabiedrības? Nu, iemesls ir šāds. Tā ir Kendisa. Viņa ir greizsirdīga un vienkārši nespēja samierināties ar to, ka jaunam 23 gadus vecam puisim tiek pievērsta lielāka uzmanība nekā viņai. Jo, ja tu sev pajautātu, kādi ir 2 lielākie stāsti pēdējā laikā, tas, protams, ir Kendisas Owenses un Ērikas Drumas stāsts, bet Nika Širlija, somāliešu un žurnālistu atklājumi arī dara savu. Viņa to nespēja izturēt, tāpēc viņa ir nolēmusi, nu zini ko, ja nevar viņu uzvarēt, pievienojies viņam. Tātad sāksim konfliktu ar šo jauno 23 gadus veco puisi, kurš iespējams nemaz nezina, kā tikt galā ar Kendisas līmeņa saskarsmi, jo viņa zina, kā spēlēt augstākajā līmenī. Mēs runājam, kā jau tu zini, par Amerikas prezidentu, Francijas prezidentu. Viņa zina, ko dara. Viņa ir mēģinājusi vērsties pret Izraēlas premjerministru, un tāpēc viņa domā, Niks Širlijs, viegls mērķis, iesim pēc viņa. Sāksim konfliktu. Un, godīgi sakot, tas ir diezgan apkaunojoši un tikai parāda, cik zemu viņi ir gatavi nolaisties. Nu, kāpēc tu nemēģini nodarboties ar īstu žurnālistiku, nevis tikai taisīt podkastus no pagraba? Aleksa Klārka arī kaut kādā ziņā to atbalstīja, jo viņa nevar palaist garām iespēju, Turning Point nevar palaist garām iespēju, jo, manuprāt, es paņēmu no viņiem to, ko viņi uzskata par savu. Bet viņi uzrakstīja šo. Niks Širlijs ir īsts žurnālists, Kendisa Owensa nav. Labi, tātad mēs esam podkastā, mēs esam pagrabā. Hei, Nik, iemesls, kāpēc mēs zinām, ka tas patiesībā nav loģiski, ir tāds, ka tev būtu jābūt visvairāk no dzīves atrautajam cilvēkam pasaulē, lai tev vispār būtu jāpaskaidro, kāpēc tas nav ticami. Labi. Tas nav par to, tas nav darbs. Labi, cilvēki vienkārši dzīvo šādās situācijās. Cilvēki burtiski manā ģimenē ir 5-gadīgi bērni, kuri ir redzējuši un piedzīvojuši vairāk nekā tu iespējams jebkad esi piedzīvojis savā dzīvē. Šis apstākļus pats par sevi nenotika, un es nevaru izteikt, cik ļoti mani kaitina tas, ka tu izliekies, ka es nāku no privilēģiju pozīcijas, lai gan patiesībā ir tieši pretēji. Tu nevarētu to izdarīt Čikāgā. Tu nevarētu to izdarīt Detroitā, dažās Brazīlijas vietās, bez kāda, kurš ir no tās vietas un no tās apkaimes. Tātad nē, tas nav par podkāstu ierakstīšanu manā pagrabā. Patiesībā esmu daudz ko piedzīvojis Nika Širlija, pirms sāku ierakstīt podkāstu savā pagrabā, pirms es biju. Viņa izklausās nedaudz satraukta, laikam tas ir īstais vārds, mazliet aizsargājis. Un tu vienmēr zini, ka ja kāds sāk aizsargāties, tas nav labs signāls. Kendisa Owensa tagad ir tik greizsirdīga uz to uzmanību, ko Nika Šellijas smagais darbs viņam sagādā. Viņa ir tik slikta izmeklējošā žurnāliste. Viņa pat nezināja, ka viņš 2 gadus pavadījis San Diego, Čīlē, mormoņu misijā, braukājot ar velosipēdu, mācoties spāņu valodu, klauvējot pie svešām durvīm, iepazīstot kultūru un veidojot cilvēciskas saiknes. Pretstatā Kendisa Owensas 2 mēnešiem, kas pavadīti skolas teritorijā, kur, cik saprotu, viņa cieta no pelējuma. Jebkurā gadījumā viņa ir patiešām muļķīga un vēl sliktāka par slinku tā saukto žurnālisti. Būtu prasījis tikai 5 minūtes izpētīt viņa pieredzi Dienvidamerikā un redzēt, cik ļoti viņa pieredze pārspēj viņējo. Bet viņa ir pārāk slinka. Viņa ir krāpnieciska, uz dusmām balstīta komentētāja. Viņa to nesaprot. Nevar teikt, ka es viņai nepiekrītu. Paskatīsimies, ko šis puisis teiks. Es vienkārši gribu viņu sakratīt. Tā kā es vienkārši gribu, lai viņa apstājās. Tas ir tā, it kā viņa nestrādātu pareizi vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tu zini, kā ir, kad kaut kas nedarbojas, tev ir tāda nejauša doma, ka ja tu to sakratīsi, tad kaut kā viss kļūs labāk. Tu domā, ak, tas nestrādā, tā es jūtos. Man liekas, ka mēs tiešām esam uz pareizā ceļa ar visu šo Kendisas lietu. Es brīnos, vai mēs varētu paredzēt, puiši. Uzspēlēsim spēli. Es brīnos, vai mēs varētu paredzēt, kam Kendisa dosies pakaļ nākamo. Paskatīsimies, vai jūs redzat kādu stāstu par kādu, kas piesaista daudz uzmanības. Tā tad ir Ēriks un Čārlija lieta, ir Niks Šellijs. Paskatīsimies, vai ir vēl kāds, par kuru viņa izlēma. Zini ko, man vajadzētu viņiem pievērsties, jo es gribu iesaistīties šajā stāstā. Es gribu izmantot viņu slavu. Man šķiet, ka šī tagad ir viņas sistēma, un tāpēc šajā video viņa tagad pievēršas Ērikai Kukai. Tātad viņa jau ir pievērsusies Nikam un saka, tu esi tik bezjēdzīgs, tu nesaproti. Mani 5-gadīgie bērni ir tikuši galā ar vairāk nekā tu, un tas ir tā, nu labi, varbūt. Ko tu zini par Niku? Tu nezini neko par Niku, un varbūt tas ir patiesi. Tas nenozīmē, ka viņš nav drosmīgs žurnālists, bet šeit viņa arī uzbrūk Ērikai. Man šķiet, ka Ērika nestrādā. Vai tu saproti, ko es domāju? Viņa nestrādā. Un es gribu, lai tas tiek salabots. Tas mani padara traku. Vai kāds jebkad ir bijis attiecībās ar narcisu, zini, un bijis spiests iziet cauri tam, kā tas ir, kad jātiek galā ar kādu, kurš nav laimīgs, jo viņš tevi nevar kontrolēt. Nu, lūk, tas arī ir. Viņi uzvedās kā pieaugušie bērni, tieši tāpat kā Kendisa. Burtiski šī ir vienkāršā narcisisma definīcija. Kāds cits saņem uzmanību, man tas nepatīk. Ak, Kendisa ir diezgan nožēlojama, vai ne? Katrā ziņā paldies jums par uzmanību šim jautājumam. Viņas laiks tuvojas.
Viņas kritiens ir neizbēgams. Es, protams, nedomāju neko par viņas slepkavību, vienkārši lai precizētu. Es domāju, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk redz, cik ļoti viņa ir greizsirdīga. Un man ir sajūta, ka mūsu jaunā teorija varētu būt pareiza.